Esiet sveicināti mūsu mājās, Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Esiet sveicināti tāla ceļa braucēji, tuva ceļa nācēji, 2 gadsimtu izdzīvotāji un strādātāji. Ja mēs skatāmies vēsturiskā ciklā un atzīmējot izglītības iestādes 50 gadus, tad šodien jādomā vēsturiski jau pagājušais gadsimts un šis gadsimts. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža 26. septembrī atzīmēja savu 50. gada dienu, iezīmējot izglītības iestādes attīstības gaitu un tās nozīmi šodienā sagatavojot valsts tautsaimniecībai tik ļoti nepieciešamos speciālistus. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža atzīmē 50 gadu jubileju. Mēs esam mācību iestāde, kura pat par sevi ir ļoti interesanta, kurā tiek realizēti vairāku līmeņu izglītības programmas. Pirmām kārtām tās ir profesionālās vidējās izglītības programmas, kur jaunieši iegūst profesionālo vidējo izglītību, un pēc tam var turpināt studijas koledžā studenti un iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šajos laikos mēs runājam par it kā jaunu uzņēmēju darbības un izglītības sadarbību, bet man jāatzīmē, ka par šo sadarbību jau domāja tajos laikos, 50 gadus atpakaļ, kad pateicoties ķīmijas rūpnīcas attīstībai mūsu valstī, tika organizēta arī papildus izglītība, lai sagatavotu izglītotus darbiniekus. Un mūsu Olainas pilsēta tajā laikā tika izvēlēta kā pirmsākums šajai sadarbībai. 1990. gadā mūsu tehnikumu tajā laikā, kas bija PSRS pakļautībā, nodeva republikai. Un mēs bijām divās mācību iestādes, vidēja profesionāla tehniskā skola un tehnikums. Un mana ideja bija tāda, lai apvienotu abas divas mācību iestādes zem viena jumta un zem viena nosaukuma, bet lai dotu iespēju jauniešiem apgūt attiecīgo izglītību pēc viņu vēlmām un spējām. Teikšu, manuprāt, bija šeit apmēram gadu atpakaļ, kad runājām par plāniem, par gan izglītības iestādes plāniem, gan plāniem sadarbībai ar darba devējiem un arī, protams, jauno struktūra fondu perioda plāniem par to, ko mēs no savas puses varam darīt, lai atvieglotu to darbu, to lielisko darbu, ko jūs ikdienā darat. Un ir prieks un gandarījums redzēt, ka gan sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, ar asociācijām, skolas direktoram un jums uzņemoties iniciatīvu, ir izdevies gan pakāpeniski jums vērt vaļā papildus izglītības programmas, gan uzņemties nevienkāršo, bet mūsu ieskatā tiešām nepieciešamo ceļu sākt ieviest šīs darba vidē balstītās mācības, kas ar šo gadu arī notiek koledžā, un arī piedalīties būtiski diskusijās, lai noturētu šo uzstādījumu, to, ka mēs vēlamies jaunajā fondu periodā noteikti stiprināt koledžas un paredzēt arī papildus ieguldījumus tieši tehnisko jomu specialitāšu izglītojošajās izglītības iestādēs, tādā kā jūs. Visas programmas un studiju un mācību darbs ir balstīts uz mūsu sadarbības partneriem. Jo šodien jāstrādā kopsolī. Pirmām kārtām tas ir Latvijas ķīmijas farmācijas uzņēmēju asociācija, jo mums jābalstās uz to pastūtījumu, kādi speciālisti ir vajadzīgi ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides aizsardzības jomās. Koledžā strādā ļoti daudz talantīgu cilvēku. Lai varētu sekot līdz jaunākām tendencēm, liela vērība tika pievērsta arī pedagogu tālāk izglītībai. Ļoti patīkami, ka pēdējo 2 gadu laikā 2 mūsu lektori iegūši jau zinātņu doktora grādu. Un pat tieši pirms svētkiem arī mana kolēģe Sanita Pauloviča ieguva arī ķīmijas zinātņu doktora grādu Latvijas universitātē. Tas vien par to apliecina, ka jaunieši saprot, ka te ir vērts nākt mācīties. Varbūt tiešām daudzus biedē vārds ķīmija, bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ķīmija mums ir visapkārt.
pārtiks ķīmija, sadzīves ķīmija, būvķīmija, farmācija, medicīna, tāpatām arī mūsu citi jautājumi, kas saistīti ir, mums ar to jāprot sadzīvot. Un es ļoti, ļoti vēlos arī šodienas potenciālajiem jauniešiem, kas nākotnē grib nākt mācīties un studēt, kārtīgi izvērtēt to, jo inženierzinātnēm ir nākotne. Un šodien darba devēji atklāti pateica kārtējo reizi to, ka Latvijā kvalificēti speciālisti ir ļoti, ļoti nepieciešami. Gan uzņēmumā Grindex, Olaņu farma, Ventamonjaks, Tenaks un daudzos citos. Mēs sākām sadarboties ar Olaņas koledžu apmēram 10 gadus atpakaļ. Tolaik bija situācija, ka jaunieši atnāca pie mums strādāt, un viņi bija pārsteigti par to, kādu darbu viņiem piedāvā. Un tad mēs sapratām, ka kaut kas nav kārtībā ar profesionālo izglītību, un kopīgi ar Olaņas koledžu sākām strādāt pie izglītības programmu izstrādes un arī pie prakses jautājumu sakārtošanas, pie prakses ilguma palielināšanas. Un tā soli pa solim mēs esam attīstījušies, arvien vairāk kvalitatīvu izglītot jauniešu pie mums nonāk. Un jāsaka, ka pēdējos gados ir arī tādi gadījumi, ka jaunietis atnāk praksē, 4 mēnešu praksa ir, un pēc dažiem mēnešiem redzot viņa spējas, motivāciju strādāt, un ja mums ir brīvas vakances, daži kļūst par mūsu darbiniekiem jau prakses laikā. Un tas tā ļoti patīkami ir mūsu kopīgā darba rezultāts. Ļoti nopietni arī mēs domājam par duālu izglītību, jeb darba vidē balstītu jauniešu izglītību. Vēlos atzīmēt Latvijas Finiera uzņēmuma interesētību, kuri nopietni domā par to, ka vajadzīgi kvalificēti jaunieši. Duālā izglītība būtībā nozīmē to, kad potenciālais speciālists šo teorētisko apmācību iziet mācību iestādē, bet šī praktiskā apmācība, praktisko iemaņu apgūšana tiek nodrošināta kādā no uzņēmumiem, kas darbojās ar kādu no izglītības iestādēm, konkrētā gadījumā ar Olaņas koledžu. Un tādā veidā nodrošinām, mēs domājam, ka tas nodrošinās veiksmīgāku šo speciālistu iesaisti uzņēmumā un viņu zināšanu praktisko iemaņu apgūšanu, lai nodrošinātu uzņēmumu šos speciālistus. Darba devēja ļoti pieprasa koledžas līmeņa speciālistus, jo koledžas izglītība ir profesionāli orientēta, viņiem ir kvalitīva prakse, viņi orientējas uz zināšanu pielietošanu, un tādēļ uzņēmēji ļoti novērtē koledžas izglītības kvalitāti, un plus arī pēc koledžas iegūšanas ir iespēja turpināt tālāk, vēl arī iegūt arī bakalaura un maģistra izglītību, un tas nodrošina ļoti tādu konkurētspējīgu formulu darba tirgū. Ja mēs runājam par Olaņas Mehānikas un tehnoloģiju koledžu, tad bez mazākām šaubām tā ir viena no Latvijas 26 koledžām, viena, es teiktu, no vislabākajām, un viena, kurā ir tiešām ļoti daudz jaunu ierosmju, un kur arī īstenībā ir ļoti atzīta studējošo vidū. Šī reizē es gribētu sveikt Olaņas Mehānikas un tehnoloģijas koledžu ļoti nozīmīgā jubilejā 50 gados un teikt visai Latvijai, ka mēs esam priecīgi un lepni, ka tāda koledža mums Latvijā ir. Jo farmācijas industrijai šī ir vadošā koledža, kas sagatavo ķīmiķus, biotehnologus, mehāniķus, vides speciālistus, un bez tiem mēs nevaram iztikt. Katrā mūsu nozares uzņēmumā šādi koledžas beidzēji ir. Viņi strādā par operatoriem, viņi strādā par tehnologiem, viņi strādā par laboratorijas tehniķiem. Un priekš mums, kā mazas valsts, ražošana ir ļoti svarīga, lai mēs spētu eksportēt uz visu pasauli augstas pievienotās vērtības produkciju, un ir vajadzīgi ne tikai zinātnieki, ne tikai augstskolu beidzēji, bet ir vajadzīgi tieši arī vidējās, profesionālās, tehniskās izglītības ieguvuši jaunieši. Es šodien esmu ļoti priecīgs un te pašā laikā esmu lepns. Es no šī vārda lepns esmu par to, ka mums Latvijā ir brīnišķīgi uzņēmumi, talantīgi uzņēmumu vadītāji, kuri domā
ilgtermiņā un sadarbojoties ar mums ir daudz investējuši izglītības iestādē, lai tā attīstītos, pilnveidotos un iet tikai uz priekšu. Mūsu mērķis, lai Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūst par ekscelentu izglītības centru. Pateicamies par atbalstu sižeta tapšanā Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijai un Olainas novada pašvaldībai. Garkalnes māksla un vispār izglītojošā vidusskolā 2014.–2015. mācību gads tika uzsākts pilnīgi rekonstruētajā skolas ēkā. 1. septembrī tika svinīgi atklāta jaunā rekonstruētā skolas ēka, varot durvis gan tiem, kas pirmo reizi sēdēja skolas solā, gan tiem, kuriem šis būs pēdējais mācību gads šajā skolā. Jā, šodien ir novadā liela diena, jo pēc pusotru gadu būvdarbiem un gandrīz 3 gadus pēc projekta uzsākšanas, kas saistījās ar projektu iesniegšanu, pēc tam viņa apstiprināšanu, tehniskā projekta izstrādi, mēs beidzot esam līdz brīdim, kad rekonstruētā skola kopā ar jaunbūvēto piebūvu var savus durvis un viss ir skaists un apmierināti un bērniem zib acis, tas ir galvenais prieks. Nu, bet tā, lai top. Garkalnes māksla un vispār izglītojošā vidusskola ir kļuvusi par paraugu skolu. Skolas tehniskā bāze, profesionālais un draudzīgais kolektīvs ļauj apgūt mācību priekšmetus kvalitatīvi un radoši. Šogad skolā mums uzsāk mācīties 220 bērni, 150 pirmsskolā, 220 vispārējā izglītībā un 105 profesionālās ievirzes programmās. Un mūsu skola realizē 18 izglītības programmas. Es domāju, tas ir ļoti daudz priekš tik neliela skolēnu skaita, bet mēs esam atvērti jaunām idejām un sabiedrības pieprasījumam. Un es domāju, ka tas ir sevišķi raksturīgs Garkalnes novadam, kas pieiet radoši. Un jūs jau zinat, ka abas Garkalnes novada skolas, gan Berģu mūzikas mākslas pamatskola, gan šī Garkalnes mākslu un vispār izglītojošā vidusskola realizē šīs mākslas un mūzikas programmas, kas ir ļoti svarīgas arī bērnu attīstībai, bērnu personības harmoniskai attīstībai. Mūzikas un mākslas pasaule ir atslēga uz personības izaugsmi un laimi, kas tai seko. Berģu mūzikas un mākslas pamatskola dod iespēju līdzās pamatizglītības programmai ikvienam skolēnam apgūt mūziku un mākslu. Šogad skolas draudzīgajam kolektīvam pievienojās 39 pirmklasnieki. Mūsu skola nav, teikšu, parasta skola, jo mūsu skolā apvienojas Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas apvienojas pirmsskola, apvienojas, tātad mums ir pamatizglītības programmas un mums ir profesionālās ievirzes programmas. Tās ir mūzikā un mākslā. Man liekas, ka mēs esam viena no laimīgākajām skolas saimēm, jo reti, man liekas, kura skola varētu lepoties ar to lielo atbalstu, kādu sniedz mums mūsu Garkalnes novada pašvaldība. Jo mēs varam teikt, ka ar šo gadu visiem 1. un 6. klases skolēniem ir bezmaksas ēdināšana. Bezmaksas ēdināšana ir arī pirmsskolas bērniem, tās ir nodrošināts pusdienas. Garkalnes novada pašvaldība nodrošina par brīvu mācību grāmatas, mācību līdzekļus. Ne tikai pamatizglītībai, bet arī profesionālā ievirzē, mūzikai un mākslē. Nevienam vecākam nav jādod līdzfinansējums šīm programmām. Garkalnes novads citu novadu starpā izceļas ar savu lielo līdzdalību labklājības nodrošināšanā, novada iedzīvotājiem un dzīves apstākļu uzlabošanā, attīstoties kā saviem iedzīvotājiem draudzīgs novads. Sielīvas grupa jau vairākus gadus tirgū piedāvā saliekamās koka mājas. Daudzi jau iepazinuši kompaktās dizaina mājas ar racionālām izmaksām. Tagad, pēc klienta lūguma, uzņēmums izstrādājas lielāku 110 kvadrātmetru dzīvojamo namu Live Eko. Šis projekts ir lielāks, es teiktu tādu mazliet klasiskāks. Šeit ir 110 dzīvojamie kvadrātmetri, bet tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas kā mūsu iepriekšējai kompaktajai mājai. Un mums tas pašiem ļoti patīkās, jo
tā mājiņa ir bijusi ļoti veiksmīga tieši no energoefektivitātes viedokļa un arī no tā, ka mēs viņu varam ātri cilvēkiem uzstādīt un māju cilvēki dabūt pilnīgi gatavu ar iekšējo apdari, mēbelēm, vienkārši pilnīgi gatavu. Tāds ir arī šis jaunais projekts. Un lielāka atšķirība, es teiktu, ir tāda. Lielāks izmērs un klasiskāka ārpuse. Parasti māju īpašniekiem galvas sāpes rada apkure un tās izmaksas. Mēs šo māju esam uztaisījuši tik siltu, cik tas ir izdevīgi principā šī brīdī darīt. Nevis, teiksim, no ražotāja viedokļa, bet no pircēja viedokļa. Mājā var ielikt jebkādu apkuras sistēmu. Viņi ir piemēroti gan siltumsūknim, gan gāzes apkurei, var likt granulu katlus, malkas katlus, principā jebko. Bet vienalga, ko mēs tur ieliksim, enerģija tik un tā tiek tērēta maz. Viena no lielākajām ražoto māju priekšrocībām ir īsais mājas, kā lai saka, tapšanas laiks. Šo konkrēto māju mēs saliekam aptuveni 3 nedēļās. Tas nozīmē, ka principā tad, kad ir ielikti pamati, atbrauc mūsu montāžnieki un pēc 3 nedēļām jūs principā varat sākt vākties iekšā, likt pie griestiem spuldzītes un dzīvot, jo māja tiek ražota pilnīgi nokomplektēta, ieskaitot mēbeles.